Es skatos, ka daži varbūt vēl neredz vai nav ieslēguši mikrofons, bet tam laikam vajadzētu būt kārtībā, ka visi, cerams, dzird. Ja kāds nedzird, var rakstīt čatā vai kaut ko paskatīties uzstādījumos, bet izskatās jau, ka lielākā daļa mūs redz un dzird. Jā. Labi, tad es esmu ieslēgusi. Man liekas, jūs visi redzat, jā, kad ierakstam, lai var arī tie, kas nokavējās vai tie, kam nesanāk pievienoties šodien, bet grib dzirdēt, skatīties ierakstu. Mēs vienmēr ierakstam arī mūsu perma trešdienas. Tātad, jā, labvakar visiem vēlreiz. Tiekamies, ar kuru atkal, ar kuru pirmo reizi Latvijas permakultūras biedrības organizētajās perma trešdienās, kur mums ir dažādas tēmas, katru trešdienu cita tēma. Šodien mums ir ziemas zaļā aptieka uz Palodzes. Tā kā, ja kāds ir pirmo reizi, tad piesakojiet mums Facebookā, pierakstaties, ja vēl neesat to izdarījuši uz nākamajām arī reizēm, tad jūs saņemsiet vienmēr e-pastu dienu iepriekš. Tā kā mums ir ļoti dažādas tēmas, dažādi stāstītāji, cenšamies organizēties tā, lai ir interesanti, lai var atrast par dažādām tēmām. Katrs kaut ko, kas ir noderīgs, un arī, jā, var piebilst to, ka mēs to daram brīvprātīgi, kā biedri organizējamies un stāstam, tā kā šodien būs liels paldies jāsaka Aijai, kas mūs izglītos šajā jomā un padalīsies ar savu pieredzi. Tā kā droši Aija varēs tūlīt sākt. Es varu pieminēt, ka kā parasti varat čatā jau Aijas laikā kaut kādus jautājumus, lai neaizmirstās jau rakstīt, likt iekšā. Arī pašās beigās mums parasti paliek laiks, tā kā var arī padiskutēt un var arī pateikt skaļi vai čatā, tad skatīsimies, jā. Tā kā droši uzdodat jautājumus, precizējat. Aija skatīsies, kā viņai būs ērtāk, jā, vai uzreiz, vai pēc tam atbildēt, pielāgosimies pēc situācijas. Tā kā no manas puses laikam visas sekošu līdzi tām tehniskām lietām, vai viss ir dzirdams, redzams, un došu tev ziņā, ja nu kas. Bet pagaidām viss izskatās labi, tā kā tu droši vari atklāt. Jā, labvakar visiem. Prieks, kas pievienojās šovakar permakultūras vakaram. Un es piebildīšu, ka es vēlos, lai jūs uzreiz gan piedalāties sarunā, gan jautājat, gan varbūt padalāties arī ar savu pieredzi. Jo, pārsvarā jau kāds kaut ko varbūt ir lietojis, varbūt ir dzirdējis, kā augus izmanto tieši, praktiski. Un droši slēdziet mikrofons, uzreiz jautājiet, un lai ir tā kā diskusija, nevis tā kā monologs, ka es te vienu pat runāju. Jo īstenībā man tā diezgan grūti runāt vienai pašai sevi. Man patīk, kad ir cilvēki pretim un ar kaut kādu savu arī viedokli, jo es arī nepretendēju, es neesmu nekāda nezinātniece, neko tīri, tas mans hobijs. Es pētu, man patīk augi, gan pļavā, gan mājas augi. Jo, vasarā mums ir augi, bet ziemā, diemžēl, mums ir pelēks ārā, bet, var sev sagādāt mājā zaļumus arī uz Palodzes. Un tātad, ja būs jautājumi, mēģināšu atbildēt, ja kaut ko nezināšu, varbūt kāds cits zinās, bet varu arī pēc tam noskaidrot, jo, viens cilvēks visu nevar zināt, tāpēc mums ir Google, mums ir citi materiāli, grāmatas, kur mēs daudz ko varam uzzināt uz kādu jautājumu atbildi. Tātad ziemas zaļā aptieka. Viens no permakultūras principiem ir daudzfunkcionalitāte. Un šie augi mums ne tikai nodrošina skaistu mājīgu telpu, viņi arī attīra gaisu, ražo skābekli, viņi arī filtrē kaitīgās vielas, uzlabo gaisa kvalitāti. Tāpat arī ir vajadzīga mitrināšana, sevišķi tiem, kam ir centrāla apkure, jo, ja ir pārāk sauss gaiss, iekaist elpošanas ceļi, ādai tas nav labi, un ir arī pastiprinās nogurums pie pārāk sausa gaisa, mazinās darba spējas. Arī zaļie augi mums uzlabo garstāvokli, jo, viņi ir skaisti pirmkārt, zaļā krāsa vispār ir nomierinoša.
arī, nu, krāsot telpas zaļās krāsās, lai labvēlīgāk un patīkamāk vide būtu, kā arī mazina stresu. Tāpat kā dabā, ka mēs esam zaļumos, tā arī telpās zaļumums rada to patīkamo sajūtu. Mēs jūtamies labāk. Līdz ar to arī palīdz koncentrēties, darbspējas mums uzlabojas. Nu, arī ir ārstnieciskie augi. Tālāk es stāstīšu, kad NASA ir veids pētījums, ka daudz augi neutralizē un likvidē kaitīgās vielas. Bet kas par kaitīgām vielām un kāpēc mums viņas ir mājās? Un tas ir viss ķīmiskās kaut kāda tīrīšanas līdzekļi, krāsas, lakas, mēbeles arī ir izgatavotas bieži no sintētiska materiāla apvilktas un skaidu plāksnes, arī būvmateriālos ir izmantotas tiek skaidu plāksnes un citi sintētiskie materiāli. Un viņi visi izdala šīs vielas, kas man te uzskaitīts, arī plasmas, gumijas, tepiķi, dūmi, gan ja smēķē, gan sveces, ja dedzina, sevišķi parafīna sveces, izdala kaitīgas vielas, dažādi aromāti sintētiski, gan kosmētikā, gan māja aromatizēšanai, diemžēl citi izmanto sintētiskus. Tas, nu, galīgi nav labi. Tad arī, ja augiem izmanto mākslīgos mēslošanas līdzekļus, vēl nedod Dievs kaut kādas pret kaitēkļiem, ķīmija cīnās, tas viss paliek gaisā, bet, nu, pats augs arī palīdz mums ar to tik galā. Un vēl ir izpētīts, ka ne tikai augi, bet arī augsnē esošās baktērijas iznīcina šīs kaitīgās vielas. Tāpēc arī ļoti svarīgi, arī kā mēs permakultūrā to darām, lai augsne būtu dzīva, veselīga, saturētu dažādas sīkbūtnes, mikrobus, jo šie arī tieši palīdz cīnīties ar tām kaitīgām vielām. Un šitie ir tādi vislabākie, var teikt, top augi, kas ļoti labi iznīcina šīs kaitīgās vielas, plus vēl viņi ir visi nekaitīgi. Tālāk man būs parādījuši augus, kas var kaitēt, piemēram, ja ir mājdzīvnieki, nu, ļoti uzmanīgi vai mazi bērni. Bet šie visi 5 ir, kas ir droši mājā uzturēt. Ne ir asumi, ne ir kaitīgas sulas, nekas nav. Nu, chlorofīts jāatzīmē ir arī ļoti top augs gaisa attīrīšanā. Viņš ļoti arī tāds, nu, necimperlīgs. Ja viņi nepalaist, viņš var bišķiņ savīts, bet atkal palaistot, atkal atdzīvojās, viņam plus ir tāds. Arī tādās, nu, telpās ražošanas, un kur var piemirst to viņu droši var likt, kas ļoti labi tev parāda, arī ar savām attīrošām spējām, viņš ļoti labs ir. Tālāk ir tie augi rekordām pašām zīmītēm, kas ir tie NASA pētījumi, kuras vielas viņi uzsūta sevī. Un te ir arī apzīmējumi, kuri augi ir LL, tāds gaišāk dzeltens, kas ir pacieši nelielu ēnu, un kur ir spilgti dzeltens, tas ir saulē jāliek augs. Un tad ir ēburtiņi, kuri ļoti tādi, nu, mazprasīgi arī. Nu, nav ļoti tur jāzina specifisks kaut kāds kopšanas. Tā iet, tu mums pazudi mikrofonā. Bildeve ir, bet nedzirdam tevi. Sāk uzkārās. Jā, tā izskatās. Labi, pagaidīsim, gan jau Vāja mums tūlīt pievienosies atpakaļ.
Tā, skatos, Aija ir atpakaļ. Ai, ir telefonā, jau kamēr man Aha. dators ieslēgsies. Bet prezentācija jau nav, vai ne? Nē, bet tu vari turpināt runāt, vai gan jau tas. Caur telefonu var prezentāciju pievienot, taču arī, vai ne? Uh, Varbūt neesmu mēģinājusi, vai tu vari divas lietas tur reizē darīt. Ā, nu jā, caur telefonu, nezinu. Mm. Varbūt Zānē, tu vari arī šerot prezentāciju. Mm, tā, tā. Jā, ja man atsūta linku, es arī varu jau uzlikt. Kopēt saiti. Mhm. Varam tā darīt, jā, ja tev dators Un velk. tā atbildēt visiem, kur man zvanīja tieši aizsūtīt e-pasts. Mm. Redzu. Tā. Aha. Tā, tā. Aizsūtīt. Tā, jā, tā kaut kas man atnāca, tūlīt liksim virsū. Man vajag piekļuvi, viņš rāda. Neiebildu. Jā, tagad es tev pieprasīju, apstiprini, un tad gan jau aizies. Tev vajadzētu izlikt kaut kādam pieprasījumam. Piekļūt. Viss tagad ir. Jā, tas tiksim galā. Jā, tūlīt tās, ok. Varēšu tūlīt uzlikt. Varētu tiksim ar tehniskām lietām cauri, un tad varēsim. Uzmet. Tā jau viņš lēnais paņēma un izmet ārā. Nu. Jā. Ar kur es paliku, cik tālu, cik jūs man dzirdējāt? Tā, es tūlīt uzlikšu to slaidu. Mēs palikām pie tā otrā slaida ar visiem augiem. Tūlīt es nošēroju. Šere. Vajadzētu tūlīt jums parādīties. Tā. Nevajag. Jā, es domāju, ka jūs redzat tagad, jā? Vajadzētu būt. Redzam. Jā, tad tu paliki šeit pie tām zīmītēm. Jā, nu jā. Tas saules bija dzeltenais, jā, man liekas, tas bija pēdējais, ko mēs dzirdējām. Un te ir arī rektās miroņu galviņas, tie ir augi, kur ir indīgi. Nu, ir tā, ka es pēc tam vēl pastāstīšu, kur ir ļoti indīgi, bet šeit ir arī tā, ka tur, kur ir mazi bērni vai dzīvnieki, nebūtu vēlami šie augi. Nomirt no viņiem nevar, bet slikta duša caurē var kaut kā tur ādas iekais un no dažiem dabūt tur sula kaut kāda aktīvāka. Tur ir tāds zīmīts klāt. Šos augus tā kā tad nevajadzētu mājās turēt. Un tad nākošā arī tur vēl viena, ir jau, jā. Un tad, kur ir tie, to var dabūt arī auga aizsardzības dienestā, šie ļoti indīgi augi. Parastais oleandrs, viņa sula ļoti indīga. Diezgan smagas tādas saindēšanos var dabūt. Mūsu mīļais Ziemassvētku tā puķa, graznā eiforbija arī diezgan indīga ir, kuru nevajadzētu mājās turēt, ja ir bērni, vai tālu no viņiem jātur. Tad, te ir tās klīvija pazīstama, Dīfenbachijas daudziem mājās ir. Šie te augi ir, kuri tādi, uzmanīgi viņiem dikti. Kaučuku fikus daudziem mājās arī ir. Tad tos labāk nē. Un tad tālāk mums ir nākošais slaids, kas mums jāņem vērā, kad mēs iegādājamies jaunu augu. Jāpārstāda ir citā augsnē, jo tur bieži ir tāds kūd, ja veikalā iegādājas, bet arī, ja no citiem paņem, tomēr pārstādīt labāk sev zināmā, lai tu zini, kas tur ir pa augsni.
Tā, tad man šitas ieslēdzas. Jāslēdzas. Tad pārstādām tīrā augsnē un noteikti turam atsevišķi no pārējiem augiem kaut kur citā telpā vai var tādā uztaisīt tūtiņu, ielikt maisiņā. Nevis paisiet ciet, bet vienkārši tūtiņā, lai nav saskara un lai nav nekāda gaisa kustība ap to augu. Kādu mēnesi turam tad tajā karantīnā, vērojam, vai nav kādas slimības, vai nav kāda kukaiņa, jo kukaiņi sākumā nebūtu redzami, bet viņi pēc tam var izšķilties vai no augsnēm, vai kaut kur lapu žāklītais noslēpušies. Tad mēs viņu vērojam. Ja viss kārtībā, tad varam likt tuvāk arī pārējiem augiem. Un ja mēs gribam viņu izmantot ārstniecībā, tad sevišķi veikalā iegādāt augi ir jātaudzē pilnīgi jaunas daļas. Tad tikai var lietot. Jo tur diezgan stipri apstrādā ķīmijā viņus. Tad nākošais. Sāksim ar augiem. Alvēm. Alve ir viens no vissenākajiem, vispopulārākajiem augiem, viszināmākajiem, visvairāk pētītajiem augiem. Mēs izmantojam gan aloe vera, gan aloe arborescens. Viņi atšķirās tā, ka bildē ir tā aloe vera, viņi tā kā viss nāk no zemes. Un tas arborescens, viņš tā kā stumbriņu veido, un tad tās apakšējās lapas tur ar laiku tā kā atmirst. Viņš tā kā kociņš bišķiņ veidojas. Bet abi ir izmantojami ārstniecībā, vērtīgāk skaitās šitā aloe vera nedaudz, bet arī tas ir diezgan spēcīgs augs. Tas jau tika izmantots Ēģiptē pirms 6000 gadu. Bija pazīstams gan Āzijā, gan Amerikā. Un arī viss tālāk runātie augi, arī kurus var turēt mājā un arī attīra gaisu, gan mitrina, gan dezinficē. Jo visi ārstnieciskie augi arī šo funkciju pilda. Alve ir arī visizplatītākā pasaulē. Tāpat ir pieminēta Bībelē. Dabā ir vairāk kā 400 alveju sugu, bet, kā es teicu, ārstniecībā vairāk izmanto šīs divas. Un tātad viņai bagāta gan ar vitamīniem, minerālu vielām, citām aktīvām vielām, kas veicina labu veselību. Izmanto gan ārīgi, gan iekšķīgi. Te ir uzskaitīts, kādām vajadzībām viņi lieto. Ir vēl plašāks lietojums, tās pamat tādas lietas, kur viņi lieto dažādiem iekaisumiem, dziedējošās īpašības. Tad arī lieto ārīgi ļoti daudz alveju, kosmetoloģijā un arī brūču ārstēšanā. Arī grūti dzīstošām brūcēm viņi ļoti labi strādā. Kā mēs viņu lietojam? Lai viņu varētu lietot, viņa no sākumā tiek nogriezta lapa, bet griež no vismaz 3-gadīgas alvejas, no jaunākas nē. Tātad lapu nogriež, ietin salvetē un patur leduskapī stāvus, lai griezuma vieta ir uz leju. Leduskapī tur 2 diennaktis, tad izņem ārā un var lietot. Var lietot tikai izņemt, pārgriežot uz pusēm, izņemt to želeju, kas tur iekšā sablenderēt, vai likt uz brūcēm, vai uz iekšķīgi lietot, kokteļos taisīt ar citrus sulu, piemēram, lai nomāktu, aloe diezgan rūgta ir. Lai nomāktu viņas to rūgto garšu, pieliek kādu citrus augli, kādu skābu ābolu sulu, piemēram, sataist dzērienu. Vēl iekšķīgai lietošanai, lai nedaudz noņemtu to rūgtu, un var pamērcēt 10 minūtes siltā ūdenī. Bet ilgi ne, lai atkal neizskalot vērtīgās vielas, nedaudz pamērcējot. Tā viņi var lietot gan iekšķīgi, gan ārīgi. To sulu. Bet var arī blenderēt un izspiest sulu no visas lapas. Nav obligāti tikai tā želē veida jāizmanto. Jo viņai viss ir ārstniecisks. Un tad arī var uz sejas likt, taisīt sejas maskas. Uz brūcēm var ielikt marlītē, uzlikt uz brūces tādu putriņu. Dažādos veidos var izmantot. Un tad nākošais mums ir
Man tieši, es varu piebilst, man tieši ir alvē jau vairākus gadus, un es visu laiku nevaru saņemties, tā kā nogriezt un sākt viņu izmantot. Tā kā tu man Jā, jā. tagad iedrošināji, ko es varu vēl pamēģināt no viņas. Jā, var arī, piemēram, sataisīt spirta tinktūru. Nu, tā jau citreiz ir gatava tev, ja? Nu, tev, jo tas 2 diennakts tur jāpatur, nu, tev Jā. var nebūt uzreiz. Nē, nu, tas nav obligāts. Tas vairāk ir vajadzīgs iekšīgai lietošanai. Bet es saku, tad labāk uztaisīt tinktūru, lai tev stāv jau gatavs. Tur 1:10 atšķaida šņabi. Patur mēnesi un tad nokāš. Un tad tev jau gatavs, ja tev kādreiz vajag iekšīgā lietošanai, tev uzreiz gatavs līdzeklis. Jā, ok, forši. Tad ir kalanhoja, arī ļoti līdzīga kā alvē, arī ļoti sen pētīta un gan zinātnieki pēta, gan vēsturiski sen izmantota. Viņu arī dēvē par istabas ženšeņu. To var arī labprāt lieto bērni, jo viņi nav rūgti, viņi viegli skāba ir. Tā kalanhojai mēs lietojam vairāk arī šīs 2 sugas, kalanhoja pinata un kalanhoja diagramatana, bet vispār viņai 200 sugu. Dzimtenī Madagaskara, kur viņas nosaukums ir kalanh, kas nozīmē veselība. Jā, ir pirmie dzīvotāji, kas viņam ir lietojuši veselības uzlabošanai, jau pat tādu nosaukumu ir iedevuši. Arī elektromagnētisko lauku kalanhoja neutralizē bez visām attīrošām gaisa īpašībām, gaisa attīrošām īpašībām. Pēc viņu var likt pie datoriem, pie televizoriem, lai noņemtu to elektromagnētisko starojumu. Tātad arī līdzīgs ir lietošanas kā alvē dažādām. Arī visi zin, kad pilina degunā, kad pēc tam dikti jāšķauda ir. Suliņu iepilinot degunā, bet tas arī ļoti labi, jo izšķauda visus tos uzkrājušos gļotas degunā. Tā izšķaudīšana. Un arī lepas sagriež, izspiež suliņu. Uz brūcēm var likt vienkārši satais putriņu, ieliek marlītē, liek uz brūcēm. Reku ļoti labi izgulējums, arī apsaldējums, arī mutē var likt sulu, paskalot muti, ja ir kaut kādi iekaisumi. Arī ļoti plaši var laicīgi izspiest sulu, arī uztaisīt tinktūru vai iekonservēt ar spirta šķīdumu. Tādējādi var gatavs vai līdziņemšanai, piemēram, kaut kur braukt ceļojumā, uztais sev tādu tinktūru un paņem līdzi ar spirta šķīdumu. Kalanhojas tos mazos bērniņus var izmantot tā kā mikrozaļumus. Var pielikt salātiem, smūtiem, arī garšīgi tāda skābena garšiņa. Droši var lietot uzturā. Tā, nākošais. Smaržīgā pelargonija, saucama ausu puķa. Te uzreiz ir jāpiebilst, ka visas pelargonijas arī ir ārstniecisks. Es vairāk šeit stāstīšu par to smaržīgo, bet arī pārējām pelargonijām piemīt šīs arī gaisa attīrošās īpašības. Viņas ļoti daudz satur ēteriskās eļas, kas dezinficē gaisu un arī labvēlīgi iedarbojas uz cilvēkiem, arī iznīcina baktērijas apkārt gaisā esošās. Un pelargoniju izmanto gan kosmētikā, gan medicīnā, aromaterapijā, jo viņas ļoti aromātiskas ir gan parfimērijā, gan kulinārijā. Šo smaržīgo pelargoniju var pielikt arī pie desertiem, dzērieniem, ievārījumiem var pielikt, iegūs interesantu garšu niansi. Tā arī tiek zinātniski pētīt daudz. Zinātnieki arī atklājuši, ka ir brūču dziedēšana, reģeneratīvas īpašības spēcīgas. Noliekot viņu guļamistabā, viņi uzlabo miegu un redzam jaukus sapņus ar viņu guļamistabā. Bet maziem bērniem jālieto tikai ārīgi. Pārsvarā arī visi augi, iesaka tomēr grūtniecības un maziem pavisam zīdaiņiem, nevienu tā kā neaizrauties.
brīdina. Un arī pārsvarā visiem, kam ir akūti kuņģa, nieru iekaisumi ar tomēr ar augiem, nu, uzmanīgi. Labāk tajā momentā iepauzēt, kad ir tie akūti iekaisumi. Smaržīgā pelargāni arī sabiezina asinis. Tāda viņai vēl īpašība ir. Un tad padomi, kad var ierīvēt kājas, un ļoti labi palīdz pie saaugstēšanās. Kā maziem bērniem arī tā kā labāk ārīgi. Gan ēterisko eļu, gan ierīvē pēdiņas, viņiem pilnīgi pietiek, jo caur pēdiņām uzsūc tās ēteriskās eļiņas un ļoti labi iedarbojas. Nākošais. Kalīzija, smaržīgā kalīzija. Tautā viņa pazīst kā zelta stīga, gan nezinu, kāpēc zelta, jo viņai tās staipeknīši ir tādi tumši lilā, brūnganīgi. Tāds nosaukums dīvains. Viņas dzimtene ir Dienvidamerika, kur viņa tiek arī izmantot jau izsenis ārsniecībā. Zinātnieki ir pētījuši vairāk no Krievijas puses viņu. Un tur viņa arī ir iegūst vairāk popularitāti. Ir atklāta ļoti interesanta reta viela R-sistonerols, kas ārstē arterosklerozi, vielmaiņas traucējums un endokrīno sistēmu. Tā ir zinātniski jau pierādīta viela, bet, nu jā, viņa vairāk tā kā Krievijā, un tad pārējā pasaulē viņa tā kā tomēr, nu, baigi nav atzīta, nu, oficiālajā farmācijā. Tautas medicīnā lieto arī citur pasaulē. Arī bagāta ar dažādām vielām, un arī diezgan plašs ir slimību spektrs, ko viņi palīdz uzvarēt, ieskaitot arī pretvēža darbību viņai ir. Atkal var taisīt, var tīru suliņu taisīt, var tējas, uz ārējām kaut kādām brūcēm, iekaisumiem. Palīdz pie locītaviem muskuļu sāpēm, kā te man rakstīts. Bet var arī pagatavot atkal spirta tinktūru, kuru var lietot tādiem steidzamiem ārkārtas gadījumiem, lai nav jāspiež sulas vai kaut kas tur jādara. Bet man ir pierakstīts, ka svaigas lapas tomēr nelikt pie ādas var radīt apdegumu. Bet, nu, tas ir atkal jāskatās kā kuram, cik jūtīga āda. Tātad, ja liek pie ādas, labāk ir tās kompreses vai uzlējumus uztaisīt. Nu, tēju vai spirta izvilkumu uztaisīt. Tā viņu labāk izmantot. Nu, visiem augiem ir jāpārbauda, vai nav alerģiska reakcija. Nu, pieliek pie ādas no sākuma, patur un tad skatās, vai nav kaut kāda alerģiska reakcija. Jo, nu, cilvēki ir dažādi. Varbūt visiem dažādas reakcijas. Nākošais. Smaržīgā mirte. Mirte smaržīgā, bet viņai ļoti smaržīga ziedi, jā, viņa reti zied. Nu, pareizāk sakot, viņa zied, bet, nu, viņai tāda vajadzīga labvēlīga apstākļa, lai viņu uzziedētu. Arī ļoti sens augs, kādreiz katrā mājā bija šis augs, jo tas ir mīlestības un laimes simbols. Tā tiek minēta pat grieķu mitoloģijā. To stādīja pie Venēras, kas ir mīlas dieviet tempļiem. Kā jūs zinat, arī līgavas rotā ar mirtes vainagiem Latvijā arī. Un tas tika uzskatīts par veiksmīgu laulības simbolu. No senās grieķu valodas vārds mirt nozīmē smaržīgu eļu vai sveķus. Tātad kaut kas smaržīgs. Arī ļoti bagāta ar dažādiem minerālvieliem, vitamīniem. Un ārstniecisko īpašību spektrs arī ļoti liels viņai. Tāds. Un arī viņa, tā kā viņa ir ļoti smaržīga, viņa satur daudz ēteriskās eļas, atkal viņa ļoti
pavēlīgi iedarbojas telpā uz gaisu un attīra gaisu un izplata tās ēteriskās eļas, kas likvidē baktērijas un vīrusus, ja? Ja viņi mājās, tad ļoti mazinās iespējas saslimt ar kaut ko. Interesanti ir tas, ka Itālijā no ogām gatavos sarkanu liķieri, mirto rosso, bet no lapām baltu liķieri, vīnu vai vīnu, ne, liķieri, mirto bianco. Viņu var arī kā garšvielu izmantot, to pievieno pie gaļas ēdieniem. Lapas var arī no lapām taisīt tēju garšīgu. Ja sagaidām ogas, varam pagatavot arī interesantu eliksīru ar sarkano vīnu. Ņem 70 gramus ogas, pudeli sarkanā vīna, tas ir 0,7. Patur vismaz 15 dienas, bet labāk mēnesi. Un tad var dzert tā kā veselības eliksīru, 30 ml dienā. Var pagatavot arī spirta tinktūru, gan no ogām, gan no ziediem, gan no lapām. Pagatavo 1:5, 70% spirta tinktūru, izkāš, un tad lieto 25 piliens 3 reizes dienā, ja ir gadījies kaut ko smagāku saķert, vai angīnu, vai bronhītu, jo tad ir tā kā dabīga antibiotika, viņa darbojās. Pat pretvīrus darbība viņai ir. Herpes vīrus, piemēram, ja, iznīcina. Diezgan spēcīgs augs. Un nav nekāda īpašu blakus parādība, diezgan arī tādā ziņā maigs, kad droši nav indīgs. Vienīgi individuāli nepanesība jāpārbauda. Nākošais. Vai zinājāt, ka arī naudas koks ir ārstniecisks? Viņu sauc krasulu, bet mēs viņu saucam par naudas koku, visi pazīst. Naudas koks arī ir ļoti daudz sugas, 300 sugu viņam, bet mēs izmantojam šo krasulu vata ārstniecībā. Viņam ir tāda īpatnība, ka viņš zied tikai sasniedzot 5 līdz 10 gadu vecumu. Zied arī ļoti smaržīgi. Tad tiek uzskatīts, kad viņš uziet, kad gaidāms ļoti labas vai biznesā panākumi vai kāda naudas ienākumi būs mājās. Pēc ķīniešu feng shui krasula piesaista veiksmi un finansiālu labklājību. Kā mēs zinām, mēs daudz mājas arī turam, lai mums būtu finansiāla labklājība. Arī attīra gaisu, satura fitoncīdus, labvēlīgi iedarbojas uz telpas mikrofloru. Cilvēkiem līdz ar to palielinās darba spējas, normalizēs miegs, uzlabos garstāvoklis un imunitāte. Krasulu mēs izmantojam galvenokārt ārīgi, jo viņa daudz indīgi ir. Satur arsēnu, bet ļoti mazās devās. Tātad ir šīs visādas īpašības, kuras var izmantot gan locītavu sāpēm, gan brūču ārstēšanai. Arī herpes infekcijām ļoti labi izspiež suliņu, pieliek uz skarpatās vietas. Arī ļoti labs pretsāpju viņai īpašības, kas reti kuram augam tieši pretsāpju. Daudz ir dziedējoši un antiseptiski, bet pretsāpju īpašības ir reti kuram. Un šis ir naudas kokam. Ja sāp muskuļi, ja sāp locītavs, var uzklāt gan putriņu uztaisīt, uzlikt uz marlītes un pielikt klāt. Gan sulu izspiest, uziest. Tad, ja ir sāpes locītavas, tur artrīts, ļoti labi noņem sāpes. Ja ir tulznas, kārpas vai ieaudzis naks, arī ļoti labi mīkstina to vietu ādiņu, piesien pie tās skartās vietas un patur. Var pat uz nakti paturēt, lai mīkstinātu, un tad var noberst vai to nagu atbrīvot no ieaugšanas.
Arī pret nagsēnītēm var likt uz nakti. Bet iepriekš izmērcē tos nagus etiķī pamērcē un tad pieliek saberstu naudas koku lapiņu pie bojātā naga. Tādējādi var cīnīties arī ar nagu sēnīti. Nākošais. Mājas piparmētra. Šī nav tā piparmētra, kas mums aug dārzos, tā ir pavisam savādāk. Tā rādīt. Vai te var redzēt, ko var tāds interesantas biezas lapiņas. Noraušu vienu. Interesanta smarža. Tāda, kaut kas piparmētras, bet kaut kas raudenes tāda, ļoti tāda bieza tāda lapiņa. Uzreiz kā pieskarās, tā viņa smaržo. Tāda starp piparmētru un raudenes smaržu. Arī ļoti sens ārsniecības augs. Izmanto arī kā garšvielu pie jēra un putnēdieniem, jo, tā raudenes garša vairāk tā kā gaļas ēdieniem. Izmanto arī kosmētikā, var mazgāt matu, skalot matus, ierīvēt sulu matu pie matu saknēm, novērš galvas ādas problēmas, stiprina matus, mati labāk aug. Arī ādas kopšanā ir pretiekaisuma un antioksidanti īpašības, uzlabo ādas stāvokli, novērš novecošanos, var atkal pievienot sejas maskām, piemēram. Te jau man beigās rakstīts, ka ēteriskā eļļa uzlabo garstāvokli, mazina stresu, trauksmi, un arī miegs uzlabojas. Kā arī viņa atbaida kukaiņus, jo viņai ļoti spēcīgs aromāts. Tā. Un nākošā. Ķīnas rozi. Bet tas ir tas pats hibisks, kuru mēs lietojam tējās. Bet, agrāk un tagad arī mūsdienās daudzos ofisos viņi ir, un kādreiz arī mājās viņš bija daudziem izaug milzīgs krūms. Pēc Ķīnas ticējumiem Ķīnas roze stiprina laulību un palīdz biznesā. Piepilda māju ar enerģiju un palīdz tikt galā ar stresu un depresiju. Ziedus izmanto arī krāsu iegūšanai, var krāsot audumus, dziju, arī tinti no viņas iegūst. Var zīmēt ar viņu. Ir daudz ārstnieciskas īpašības viņai, ieskaitot paģiru mazināšanu, tēju dzerot, ir antiparazīta efekts, izdzen tārpus no vēdera. Tās diezgan arī plašs pielietojums. Neiesaka dzert vairāk par 3 krūzēm tējas dienā, jo diezgan stipri šķidrina asinis, un tad, ja ir pārmērīgi dzerts, var palielināties uz sirdes slodze. Labi veldzē slāpes, jo viņa tāda skābena garšīga. Veicina miegu, stiprina asinsvadus un regulē asinsspiedienu. Arī pie gaisa attīrīšanas viņa ļoti laba. Attīra gaisu, satur fitoncīdus, līdz ar to arī, kaitīgos kaut kādas baktērijas, vīrusus iznīcina gaisā. Var izmantot arī kosmētikā. Ar tēju var mazgāt seju, tas palīdzēs pret pinnēm. Atvainojos. Var sasaldēt ledus kubiņus un no rītiem tonizēt sejas ādu, atsvaidzināt, pamosties ātrāk. Svaigāk sejas āda kļūst. Var uztaisīt tēju, pamērcēt vatas aplīšus vai marlītē, samērcēt un uzlikt zem acīm, noņemt melnos zilos lokus un pampumus zem acīm. Nedrīkst lietot, ja ir nierakmeņi vai žultsakmeņi, jo ir satur tās skābes, kas veicina žultsakmeņu un nierakmeņu
veidošanos. Tas ir pa Ķīnas rozi. Vai kādām mājās ir Ķīnas roze? Tas tāds milzīgs koks. Daudz vietas aizņem. Vēl nav. Jā, man tantei kādreiz bija. Es vienmēr priecājos, cik skaisti ziedē. Ligita raksta, jā, Līva, nē, čatā. Un vēl jautājums par Ķīnas rozes ziedu izmantošanu. Ligita prasa, vai tikai izmanto tējā. Bet tu jau arī pieminēji. Jā, arī tā krāsošanas efekts viņā. Jā, viņi ļoti labi krāso sarkanos toņos. Tā, nākošais. Tradeskancija. Šo arī daudz augi, zinu, augu šo daudziem mājās. Viņš ir reklēja. Viņš arī citādākās krāsās un tonīšos ir ar tāds augs, kas mums ļoti labi palīdz veselībai. Viņš nāk no Ziemeļamerikas. To arī ārstnieciskiem nolūkiem daudz gadsimts jau audzēja Āzijā, budistu klosteros. Visbiežāk to izmanto brūču dziedēšanai, tāpat kā pie mums ceļmanlapu. Saspaida un pieliek pie brūces, ļoti labi palīdz. Bet arī iekšķīgi viņu lieto. Arī ir sākts pētīt, zinātnieki pēta un atklājuši, kad spirta tinktūra darbojas pret rezistentām baktērijām. Tas ir tās, kurām vairs mūsdienu medicīnā netiek galā antibiotikas. Bet augi nāk palīgā. Tradeskancija viena no tiem, kuru izrādās arī palīdz ar šīm baktērijām tik galā. Ir arī pētījums, ka samazina audzēju šūnu vairošanos, tātad pretvēža īpašības ir. Ir augstas antioksidantu saturs, un līdz ar to arī palīdz cīnīties ar novecošanos. un arī tas ir pretvēžu profilaksē, jo ja uzņemot antioksidantus, mums neveidojas tās sliktās šūnas, organisms arī cīnās, palīdz organismam cīnīties ar šiem brīvajiem radikāļiem, no kā arī sāka veidoties tās vēža šūnas. Un zinātnieki arī katrā savā pētījumā raksta, kad ņemot vērā šo tradeskancijas potenciālu, tas tiks noteikti vēl vairāk pētīts. Un tas ir ļoti apsveicami, ka, diemžēl augus diezgan maz pēta zinātnieki arī dabā, pļavā esošos. Ir, kuri ļoti populāri, bet ir, kuri maz pētīti vai vispār nav pētīti, bet tautas medicīnā viņi arī izsenes tiek lietoti un ir pierādīti. Cilvēki redz, kad viņi darbojās. Bet arī zinātnieki kaut kādiem augiem ir ķērušies klāt, kas ir apsveicami. Nākošais. Astainā baltstarīte, ko mēs pazīstam kā neīstais jūras sīpols. Beigās es jums pastāstīšu arī par to īsto jūras sīpolu, kā viņu atšķirt. Īstais jūras sīpols ir indīgs, bet šis neīstais nav indīgs. Nedaudz arī ir uzmanīgi, tur savas nianses, bet nav tāds, kad, kā vienmēr, kā es saku, maziem bērniem, grūtniecēm, nē, un pamēģinam nelielu daudzumu pārbaudam, vai nav individuāla nepanesība. Šis augs nāk no Āfrikas. Amerikā viņš tiek arī oficiāli izmantots farmakoloģijā. Eiropā nē. Augala lapas satur vielas, kas sekmē asins pieplūdu slimajām vietām. Un jo vairāk tā vieta tiek bagātināta ar asinīm, jo labāk notiek atveseļošanās ātrāk, kad tiek piegādāta vairāk vielas, kas ir mūsu ķermenī, kas cīnās ar iekaisumiem.
ir spēcīga atkal pretsāpju-iedarbība. Atkal viens no retajiem augiem, kurš arī ir pretsāpju-iedarbību. Tātad ja ir muskuļu sāpes, galvas sāpes, locītavas sāpes, uzliekam virsū un mazāk sāp. Tā, kā vēl pa viņu pastāstīt? Īpatnība ir tāda, ka balstarītes sula un lapu putriņa ārīga var radīt dedzinošu sajūtu. Bet, tas nav nekas traks, bet ja nepāriet 15 minūšu laikā, tad gan tad ir individuāla nepanesība un tad jāskalo nost un, ja turpina sūrstēt, tad apsmērē ar eļļu. Tā sildīšana notiek tāpēc, ka viņi satur tās vielas, kas, spēcīgi uzreiz apasiņo. Tā arī pretvēža iedarbība, ir pretdiabēta iedarbība. Diezgan arī tāds plašs spektrs ir. Nedrīkst lietot hemofīlijas slimnieki. Tas arī saistīts ar to spēcīgu apasiņošanu. Tagad nedaudz par to otru sīpolu, jūras sīpolu. Viņu sauc jūras urginēja. Viņi atšķirās tā, ka šis neīstais ir gaiši zaļš, un viņam tāds, var teikt, caurspīdīgas tās zviņlapiņas. Īstais jūras sīpols ir sarkanīgs, un nokalstot tās zviņlapiņas tumšs tāds brūnas paliek. Un lapas šim neīstajam ir tādas ļenganas garas, īstajam jūras sīpolam ir stingras, īsākas lapas, tur formu. Un vēl īstajam tās lapas ir nokalst, sezonā ik pa laikam nokalst, un tad attauk jaunas, bet šim neīstajam jūras sīpolam, kas nav indīgs, lapas ir mūžzaļas. Viņas, nenokalst, visu laiku ir uz auga. Tā galvenā atšķirība. Bet tas neīstais jūras sīpols, tas īstais jūras sīpols arī ir ārstniecisks, neskatoties, ka viņš ir indīgs. Ar viņu izrādās arī indē žurkas un speciāli audzē viņu tādām vajadzībām. Bet viņš arī tiek izmantots viens no senākajiem ārstniecības augiem jau no 16. gadsimta pirms mūsu ēras. Viņš ir pieminēts senākajā medicīnas traktātā, senās Ēģiptes traktāts, kurš ir 20 metru garš. Tur ir interesanti, es viņu nedaudz arī palasīju, tur tāds interesants ārstniecisks metods, protams, ir tajos laikos. Bet jā, viņš tur jau ir pieminēts, tas īstais jūras sīpols, un ar viņu ārstē astmu. Un reku es esmu ielikusi oksimēls cilu. Tas ir oksimēls uztaisīts ar to īsto jūras sīpolu astmas ārstēšanai. Un šo atkal savulaik izgudroja Irānas dziednieki, bet arī Hipokrāts viņu izmantoja plaušu, astmas ārstēšanai, bronhītiem. Un ir mūsdienās arī tiek veikt pētījumi ar šo augu, kurš arī ir diezgan perspektīvs tieši šo slimību ārstēšanā. Un, jā, tāds interesants augs, bet, tā kā, tur jāzina tomēr tās devas un viss, kā viņu lietot, tad es viņu tā kā nemaz īpaši nepopularizēju. Tā, varbūt padalāties, kādi augi jums ir mājās. No šiem vai kādi vēl ārstnieciski. Droši slēdziet mikrofons vai čatiņā ierakstat. Maziņš naudas kociņš aug kaut kur. Man arī tas ir, jā. Jā, te man arī maziņš. Man ir arī liels, bet es esmu maziņu parādīju. Man ir auvēji, bet man ir jautājums.
ja, teiksim, ja lielu stādu pārstāv, tad arī pēc 3 gadiem viņš ir tikai izmantojams, vai viņi jau ātrāk var izmantot? Nē, pārstādot, tas viņš jau ir 3-gadīgs. Tas ir domāt mazie bērniņi, kas viņam tur izmet blakus ārā. Tie tā kā nav, viņi satur kaut kādas ārstnieciskās vielas, bet viņš nav tik bagāts, tā kā, nobriedis augs. Jā, paldies. Tad reku man ir maržīgā pelargonija. Jūras sīpols. Mīstais. Kā viņam tā ielikšu. Redzat, kāds viņam tas zaļš un caurspīdīgs, var teikt, tās vīņas. Kā viņš izskatās, atšķirās. Tā. Un mirte mums ir reku. Mirte. Arī paši smaržo. Man jau patīk, ja vēl augs smaržo. Paši. Tu man sakārdināji ar to mirti, man arī tagad gribās to augu, viņš tik labs izklausās. Jā, tas, tik plašs tas diapazons, un viņš arī ir smuks. Vienīgais, ko es vēl varu pastāstīt no dārznieku viedokļa, cilvēki parasti viņu negriež, un tad viņš tāds nesmuks, tāds, izpļakājies, tāds nokarants bezmaz paliek, viņš jāstutē tad ir. Bet, ir tā kā mēs ārā dārzā darām, ja gribam dekoratīvu krūmu, visu laiku jāgriež. Jāveido forma arī šī smaržīgā pelargonija, viņa izaug viens miets un viss. Bet viņa, visu laiku jāgriež, lai tāds smuks, kompakts krūmiņš veidotos. Tā es ieteiktu. Arī naudas kokam tas pats. Ja tu viņu negriezīs, tā augs viena pīcka. Paaug nedaudz, hops galvenos. Tad viņš tāds smuks, kompakts kociņš veidojās. Tā labāk mājās viņus audzēt. Reku mums čatā raksta Gita, ka viņai naudas koks un ausu puķe. Daira raksta naudas koks un kalanhoja. Un tad ir jautājums, Aija, ko tu saki par efejām mājās? Efejas arī ir ārstnieciskas, bet ar bišķiņu indīgas. Kā nosacīt indīgas? Viņas satur daudz saponīnus. Viņa ļoti labi arī attīra gaisu, viņa ļoti pieticīga ir. Dievs pareizi to domājat, efeja tā. Kur man viņa bija? Man liekas, tajā bildē kaut kādā vienā bija viņa. Tajā, kur tas nasa bija. Vai pareizo mēs runājam. Bišķiņ tur, kur tās daudzi augi bija. Tur kaut ko es pateicu. Kur viņi tur ir? Tā es arī meklēju. Tā. Nav, bet bija. Te varbūt. Ko es viņu nesu. Es zinu, ko es izdarīju. Citu augu uzliku. Man bija tā kā vēl viena rindiņa pustukša, un es tos labākos augus paņēmu uzlikt virsū. Skaidrs. Jā, tā, Federa. Tā bija tālāk. Tas, viņš ir arī ārstniecisks. Kur man viņš bija? Viņu mēs arī, kā zinām, arī ir klepus sīrups. Ir aptiekās nopērkams. Tad ar viņu var mazgāt veļu. Tā kā viņa satur tos saponīnus, tas ir putojoša viela, tāpat kā kastaņos, ar viņu var mazgāt veļu. Jā, tas arī ļoti interesants, vērtīgs augs. Viņa arī ārauga. Viņu var kā telpā audzēt un arī ārauga. Man vēl ir pelargonijas diezgan daudz, un kodiem nepatīk pelargonijas. Bet man interesē, kur varētu dabūt ārstniecisko pelargoniju. Man
Man šķiet, nē, man ir tikai tāds parastā. Nu, es internetā daudz ko atrodu. Gan dalās vienkārši cilvēki, gan var nopirkt, gan, jā, gan SSā ir, gan Facebookā ir tās grupas telpaugi. Tādas grupas tur, jā. Tur citreiz atdod cilvēki, citreiz pārdod pa mazām naudiņām. Nu, jo tā jau nav tāda ekskluzīva nekāda puķa. Nu jā, es laikam neesmu sastapusi to ārstniecisko, nezinu. Kur jūs esat? Es esmu Kurzemē, Ah, Kalšungā. Kuldīgs nu, jā, novads. te, kas tuvāk kaut kas jāmeklē. Es jau varētu padalīties. Viņa jau arī ļoti labi ieaug. Nolauž Nu, jā. vienu zariņu un viņa ātri apsakņojas. Ļoti Nu tāda. jā, es jau tās parastās arī apsakņoju ar zariņiem. Vairoju pa. Mirta ir tāda cimperlīgāk tur uz apsakņošanu, bet pārējās diezgan visas viegli var pavairot. Kā jāmeklē jums, kas tuvāk. Noteikti, jā, var paskatīties vai Facebookā vai SSā. Citi pat sūta. Arī var sūtīt. Var iepako un var kaut vai to pašu zariņu, tā kā var aizsūtīt, viņam nekas nenotiks. Tā jau pati apsakņosiet. Tā var Tad mums Sāja vēl ir jautājumi. Es nezinu, vai tu redzi čatu, es to varu nolasīt. Jā, labāk last, es te Aha. netieku. Jā, tad Gitu mēs atbildējām PFajām, vai ne? Rudīta prasa par jūras sīpolu turēšanas apstākļiem. Kādi ir? Diezgan vienkārši. Ik pa laikam jāpalaist un viss. Nu, tā stādīšana viņam vienīgais, tā es parādīšu. Nu, tā kā daudziem sīpola augiem. Nu, ka viena kaut kāda trešdaļa ir zemē un pārējais ir uz augšu. Nu, pats galiņš var teikt zemē un pārējais viņš ir uz augšu. Bet viņš tāds diezgan arī, pieticīgs. Satais kaut kā. Nu, kā es parasti stādu, es apakšā ielieku drenāžu visiem augiem. Nu, kaut kādas vai akmentiņus, vai ja ir keramzīts, kas ir par rokai. Un augsne parasti es ņemu kompostu un nedaudz uz smiltīm vai granti sajaucu, lai nav tik, jo man ir māls, lai nav tik blīva tā augsne, tik smaga. Bišķiņ tādu vieglāk uztais kompostu un smiltis un stādu iekšā. Nevienam te nekas īpaši tāds netiek. Nu jā, vienīgais, tie sukulentie naudas koks un kalanhoja, viņiem nepatīk viņas pārlaist. Viņiem labāk, ka tu aizmirst viņas palaistīt, nekā tu viņas pārlaist, viņi var nopūt. Tie augi, kurus nevajag pārlaistīt. Tie visi, kas ar sulīm. Tie augi, ko var man uzticēt, ja kad parasti aizmirst aplaistīt. Jā. Un te var redzēt, viņš tāds nabadzīgs paliek plāns, alvējai tas pats. Tad skaties, laikam neesmu palaistījis, ilgi jāpalaist. Tiem biezlapiem ir. Tad atkal ir otra galējība, kad atceries, ka tu sen neesi viņu palaistījis un tā gribas palaistīt tā vairāk. Un tad viņš atkal nopūst. Jā, sevišķi ziemā. Ziemā tas ir ļoti, ļoti, nē. Tur vienreiz mēnesī tik laikam viņi jāpalaista. Ja ir kaut kā viņi mazāk aug un vairāk tā kā miera periods, un tad vairāk par tā bīstamību, ka viņš kaut ko nopūs. Jā, to es arī pati pārliecinājos par to alvejai un naudas kokam, kad ziemā viņi ļoti, ļoti, man liekas, reizi mēnesī kaut kur tā. Man vienā brīdī, kad parādījās tas tā kā puvums pa virsu, tāds balts, tāds slapšs mitrs, un tad es viņu ņēmu nost, un tad es lasīju internetā, es ar kanēli sabēru, tā kā, un tad nelaistīju viņu vispār, un tad lēnām tā augsne tā kā atguvās, jo bija pa mitru viņam, jā. Un vēl ir variants, kopogli kaisīt, gan uz tiem puvumiem, gan, iejaukt arī ogli, to var zemē, viņi arī tā kā absorbē, tad kaut kā tos baktērijas, jā. Te es lasu komentāru, izvairos turēt istabas augus, jo lauku mājā ziemā ir diezgan vēsi un tumši.
vai tieši ķēršļi ieviest vairāk istabas augus. Nu, jā, tumsa nevienam, var teikt, nepatīk. Nu, vēsums īstenībā daudziem patīk, vēsums, jo viņiem miera periods ziemā, piemēram, arī mirte un kas te vēl man ir, viņiem pat patiktos vēsi, bet es reku parādīšu šitā šeflēra, bet tas ir viens izturīgs augs. Arī nepalaist viņai nekas nenotiek, viņa man aug vannas istabā, nu tur gan ir loks man, bet nu tur ir ziemeļ puse. Nu tas ir viens augs, kas ļoti uz izturību ir. Tad ir līdakaste, kas ir ļoti izturīga arī. Gan tumšās vietās, gan vēsās. Mājas svētība arī, kas ir, un mājas svētība ar starp citu ir ārstniecības augs. Arī, nu, pats nosaukums parāda, ka viņi ļoti arī labvēlīgi arī mājā ir. Gan gaisa attīrīšanā, gan enerģētikas ziņā. Nu, tie ir tie, kas tumsā varētu vēl kaut ko izdzīvot. Kas vēl bija tumsā? Nu, tie trīs tādi. Nu, tā efeja vēl varētu būt, jā. Efeja. Tā tumsā var vēl dzīvot diezgan. Man jautājums par efeju. Jūs teicāt, ka var lietot veļas mazgāšanā. Ko tad tur lieto? Vai tad viņa nenokrāso to veļu? Nu, labāk ne baltu. Nu, tumšo krāsaino veļu nekas nebūs. Viņu sasmalcina, ieliek burkā, ieliek ūdeni un sakrata. Tad tur izveido, nu, tā kā tāds, nu, ne tādas putas tā kā no ķīmiskiem pulveriem, bet, nu, tādas vieglas putiņas izveidojas, un tad to šķidrumu nokāš un liek iekšā pie drēbēm. Bet, nu, baltas drēbes labāk tomēr, jā, nē. Tad viņas, nu, tomēr kaut kā toni tur var paņemt, jā. Bet krāsainās un tumšās drēbes droši. Tā var mazgāt, jā, ar efeju. Tāpat ar kastaņiem arī viņus sasmalcina, ieliek burkā, pārlē ar ūdeni, lai bišķi pastāv, sakrata, tad nokāš un tad to šķidrumu lai pie drēbēm. Un ir tā, ka, ja ar brūno miziņu, tad dar tikai pie krāsainām mizām, bet ja esi dikti čakls un nolobījis to kastani, tikai to viducīti, tad arī var pie baltām drēbēm to lietu. Ar kastani arī var mazgāt drēbes, jā. Kāda jums pieredze varbūt lietot ir augus? Varbūt ir kaut kas dzirdēts no vecmāmiņām, no veciem cilvēkiem, no citiem cilvēkiem, kā lieto kādu pieredzi. Nu, alveja ar medu labi palīdz furunkuliem. Viņus, tā teikt, vieglāk viņus tā kā atrau vaļā. Augļus. To man vecā māte stāstīja, un viņa tā ir darījusi, un tas tā no viņas pieredzes. Nu jā, un gan medus ir antiseptis, gan alveja, gan antiseptis, gan mīkstina un atrau vaļā, jā. Jā, viņš atrau labi vaļā. Līdzeklis, jā, super. Cik daudz vajadzētu efeju vienai mazgāšanas reizē vai laukā augošā dara? Jā, laukā augošai tā pati. Tā pati, kas mājās, vienkārši mājas telpaugiem ir izveidots tāds smalkāks, mazāks šķirnītes. Cik daudz? Nu, tādu labu sauju. Tā sasmalcinam. Un tad mazgājam. Nu, kādu, es nezinu, litru burkā, ja litru burkā ņemtu, tad, kādu trešdaļu saliekam tās lapas, sasmalcinātas, un tad lejam ūdeni, saskalinam, bišķi paturam, lai tie saponīni izšķīst tajā ūdenī. Sakratam, vēl tur paturam, tad izkāšam, tad liekam klāt pie drēbēm. Tas jau tāds, skatās, cik kā tur tas strādā tiem augiem. Kam nepatīk būt blakus. Nē,
Baigi es neesmu to tā ievērojis, bet ir augi, kuriem nepatīk, ka viņas pārvieto. Viens no viņiem ir naudas koks. Viņu kā noliek, tā viņam esot tur jāstāv. Un to es arī esmu redzējusi, kad pagriež, kaut ko tur izdomā pagrozīt uz saules pusīti, un sākās kaut kādas lapu biršanas. Kas vēl, man liekas, Ķīnas roze arī nepatika. Pat tām efejas lapām vai vēsu ūdeni. Nu, nē, labāk siltu, labāk izšķīdīs karstu, nē, bet siltu ūdeni pieliet, un tad, lai izšķīstās tie saponīni. Jā, pat telpaugiem kaut kā es nezinu, kam nepatīk blakus. Drīzāk tur var nepatikt, ja ir ēnaugi ieliek saulē, un tad liekas, ka viņiem nepatīk blakus, bet vienkārši viņam nepatīk spilgta saule. Vai kādam bērnībā ir kalanhoja pilināta degunā? Man ir pilināta. Vai ausis ir ārstēts ar ausu puķi? Nē. Jā, tikai nav, jā. Tikai es nezinu, vai jūs tur pievērsāt uzmanību par to ausu puķi, ka nebāžam pašu lapu ausī, bet marlītē ietinam, jā? Saburzām, nu, lai suliņi sāk izdalīties, ietinam marlītē, un tad to tamponiņu liekam ausī. Nu, lai kaut kas no tā auga neiekrīt ausī. Arī to lapu var apkārt ausī uzlikt. Ausu puķē. Jā, tas ir, tā varētu būt, ir dzirdēts, kā augi zied, ja pamokās, piemēram, mazā podā. Kā ir ar podu lielumu? Nu, tas varbūt var dažreiz nostrādāt, jo viņš tā kā samobilizējas, viņš domā, ka gals klāt un fiksāk jātaisa augšā bērniņa sēklas, un tad viņš var uzziedēt. Bet pa mirti, es zinu, nē, mirte neziedēs. Mirtei tieši patīk, ka viņa palutina, tur viņu gaišā telpā, spilgtā saulē nē, bet gaišā telpā, un tad viņa zied. Bet jā, citiem augiem tas nostrādā. Un par naudas kokus arī neesmu dzirdējis, ka viņi pamoka, viņš ziedētu. Viņš gaida savu to pieklājīgo vecumu, tad uzzieda. No podiem. Jā. Varbūt vēlreiz var pakomentēt, par kuri augus tad varēja tai tējā likt, vienkārši ņemt tās lapas un likt tējā. Tad Ķīnas roze un mirte. Ķīnas roze, mirte, tradeskansija, baltstarīte, nu neīstais jūras sīpols. Mājas piparmērka. No lielākajiem tad tā Ķīnas roze varēja būt tāda, ja, kuru visvairāk izdevās. Īsnībā visus var likt tējā, izņemot to krasulu, ko mēs lietojam, nu, naudas koku, ko mēs lietojam ārīgi, bet pārējos viss arī var tējās, jā. Jā, viss arī biekšķīgi lietojums. Var tējas, nu, alvēju un kalanhoju vairāk izmanto sulu tieši, bet var arī tēju, kāpēc ne? Nesarežģīt dzīvi, nespiest sulu. Bet jā, viņām vairāk tā kā praktizē to sulu spiešanu. Sevišķi alvēja viņai to, nu ir, kad visu lapu ir tādi lēnas spiedas aparāti. Ir parastie sūlspiedas un ir tādi lēnspiedas sūlspiedas, ar kuriem var ļoti labi izspiest gan no šiem, gan arī vasarā no augiem sulu. Tādi speciāli ir aparāti. Nu, var ar rokām vienkārši sablenderē un ar rokām izspiež. Nu, jā. Vienīgais, jā, alvēja tā vēlams to paturēt lapu leduskapī, tur iztek ārā no viņas
Alotonīns viņš laikam saucās. Tāda viela, kas, viņa nav gluži indīga, bet, tā kā nebūtu baigi tur vēlama sevišķi iekšīgai lietošanai. Tā. Tad, ja tai prezentācijā paskatāmies pēdējo lapu, es arī darbojos Facebookā, Forest Prānu mani var atrast, kur es arī stāstu par augiem, dalos gan ar šobrīd ziemā ar telpaugiem, bet, pārsvarā jau ar ārā sastopamiem pļavās, mežos. Pat arī vācu daudz ko, kautēju, gatavoju dažādus līdzekļus veselībai. Dalos arī ar padomiem, kā pagatavot. Rudenī mēs visi daudzi kopā taisījām augu etiķus, kurus es izmantoju arī taisu oksimeļus. Tas tāds Latvijā pagaidām maz zināms produkts. Tas ir alternatīvu sīrupam, kurš nestur cukuru, bet tiek gatavots ar etiķu un medu. Tas arī ļoti sens līdzeklis, vairāk kā 2000 gadus, kuru gatavo arī Hipokrāts. Arī kādreiz aptiekās bija nopērkams viduslaikos, bija farmakopējās receptes. Bet, tika veiksmīgi mūsdienās piemirsts, bet, tagad atkal tiek celt saulītē. Es uzskatu ļoti labs veids, kā augus sagatavot laicīgi jau arī lietošanai. Tiek uztaisīts auga izvilkums šajā oksimelī. Tas ir auga etiķu un medus maisījumā. Viņš netiek karsēts, tas augs saglabā maksimāli daudz vērtīgās vielas. Tāds ļoti labs veids, kā arī, ja tu sasliec tēņu, sajauc tik ar siltu ūdeni un dzer. Nav tev jāvār tējas, gan lietošanai ērti, gan man meita, piemēram, studē, paņem līdzi uz augstskolu, ātri hop tējas attaisa un lieto. Gan imunitātes stiprināšanai, gan pie klepus taisos dažādas līdzekļus. Tā kā tā. Oksimeļu gatavojat tikai ar savu ābolu etiķi vai izmantojat arī citu savu raudzētu etiķi? Man ir gan ābolu, gan rabarberu, plūmju, jāņogu, upeņu, manu sarkano vīnogu, zilgas, šķirne etiķis. Jā, dažādi etiķi man ir. Pamatā ir ābola etiķis, tas visvairāk tā kā man ir. Jā, bet arī citus etiķus izmantoju. Etiķus arī pie maniem var iegādāties. Tie, kas taisīja paši, tiem pašiem savi etiķīši gatavi. Tad ir plānā pastāstīt arī par pašu oksimelu, kā es gatavoju. Nekas tur sarežģīts nav, tikai darīšanas vaina. Vēl kādi jautājumi varbūt ir? Vai kādu komentāru, vai vēl kaut ko var pastāstīt no pieredzes? Laikam nav. Izskatās, ka nav. Es varu piekomentēt, kad es šogad saņēmu uztaisīju savu etiķi. Sapratu, ka pa maz, ka jātaisa vēl ātri iet. Un oksimels man ir nākamais līmenis, tad, ko man jāizmēģina. Jā. Būs jāuztais video, kā taisīt, lai lielāka skaidrība ir. Nekas jau sarežģīts nav, bet labāk vienreiz redzēt, nekā 100 reiz dzirdēt. Tas gan. Jā, tas etiķis, viņš man ļoti daudz iet, jo es ne tikai oksimeļu, bet viņi arī
mājasaimniecībā, tās pašas veļas mašīnas, atkaļķot trauku mašīnas, teikannas. Ļoti plaši izmantojams viņš ir gan ārstniecībā, gan kaklus iekaist, paskalo kaklu, gan tā pati dezinfekcija, kaut vai to pašu brūci vai izskaloja matus, jā, daudz, kur to etiķu var izmantot, jā. Te reku raksta cilvēks, naudas koka lapu esmu likus uz varžats, pielīmēs uz nakti var plāksteri. Kā palīdzēja, pakomentējiet, pastāstiet. Prieks. Ļoti labi palīdzēja. Jā. Tā jau ir tas vislabākais. Vislabākais ir profilakse, lai mums nekas nebūtu, lai mēs būtu veseli. Un otrs variants ir laicīgi, pie pirmiem simptomiem, pie pirmām kaut kādām nebūšanām, sākt uzreiz rīkoties. Jā. Tik bieži jāpārstāda? Parasti pārstāda pavasaros un pārstāda tad, kad pods pa mazu. Bet, tad pārstāda lielākā podā, bet vienkārši, lai atjaunot augsni. Jo, tomēr tur nav tā kā zemē, nav tik tas liels tilpums tam augam, nav arī tik, kā saka, ārējie apstākļi, kas varētu tur vēl kaut kā iedarboties uz tā augsni. Un tad pavasaros parasti pārstāda, bet tikai, ja vajadzība, nedaudz lielākā podā. Nestāda pārāk lielā. Jūras sīpola man vajag jau jaunu podu. Viņš līdz maliņām jau te nabaks ir. Gaida pavasari pārstādīšanai, vai ne? Drīz. Vēl vietas daudz, viņa viena pīckiņa tāda aug man. Šitā ir cita šķirnīte. Tāda, ovāla, nevis garenām, bet tādām ovālām lapiņām. Tāda kalankoja. Tad pārstāda. Jā, un tad, ja mēs sevišķi viņu izmantojam ārstniecībā, izmantojam tikai arī mēslošanas līdzekļus dabīgus vai to humusu, vai vasarā es, kad nesu ārā, tad es pati savu taisu, gan vircu, gan mēslus, kūtsmēslus atšķaidu. Kas kārpām vislabāk dara? Reku jau cilvēkam ļoti laba pieredze ar naudas koku. Jā, tur piesien, viņa tur atmiekšķējas, un tad viņa pēc tam, varbūt jāpaberž ir. Un kas vēl kārpām dara? Alvei noteikti arī mīkstina, kalanfoja mīkstina. Tur jau tā kārpai funkcija mīkstināšana un tā pretvīrus darbība, jo kārpa vispār ir vīrus. Kārpa ir vīrus, un tāpēc vajag kaut ko vēl pretvīrusu. Mirte reku pretvīrusu ļoti laba ir. Tad arī īstenībā kaut ko iekšķīgi vajadzētu padzert imunitātes stiprināšanai. Ja viņas sāka arvien vairāk un vairāk mesties, tad es ieteiktu arī iekšķīgi kaut ko palietot imunitātes stiprināšanai. Imunitāte ir tā pati tradiskancija ļoti laba. No āraugiem plūškoks ļoti labs ir. Tagad ir iespēja savākt skujas, lietot arī imunitātei ļoti labas. Gan priežu, gan negru, gan kadiķu kujas var tagad ziemā vākt. Sablenderē un taisa dzērienus. Tas ir, kas šobrīd pieejams, bet dabā mums ir.
Mežrozīšu augļi ļoti labi imunitātei. Tie visi, kas ogas augļi, kas satur C vitamīnu, tie visi ir arī imunitātei ļoti labi. Un visi tumšie, tā kā plūškoks, upene arī C vitamīns, visi tumšie ir ļoti labi imunitātei. Jā, noteikti arī, jāpastrādā ar iekšķīgi, ja kaut kas tāds notiek. Pavasarī izskatās augļi. Jā? Man kārpām ļoti labi palīdzēja struteni. Tagad tas te ir āraugs, bet jā, ritīgi labi. Jā, strutene ir kārpām un arī visām tām papilomām, kas kaut kas tur uz ādas tāds uzaug reizēm. Jā, strutenē ļoti spēcīga pretvīrusu iedarbība, un arī viņai ir tā dedzinošā sula, kas to kārpu un to papilomu nodedzina. Es arī taisu struteņu ziedi, kas šobrīd, ko ziemā var lietot, ja ir vajadzība, jo, vasarā ir svaigu var likt, bet ziemā ir jāsagatavojas ziemai kaut kas. Te raksta, pavasara istabas augi jātur ēnā. Ir pieredze, ka pat rīta saulē apdeg. Jā, viņas vispār, kad no sākumā nes ārā, es turu uz terases vispār tādā pilnīgi bezmaz tumsā zem galda, jo viņiem pat ēna citreiz pat pa stipru ir. Pirmkārt jau kaut kā tas, tās temperatūras vārstības viņiem jau ir, tāpēc turu terasē, kur tuvāk mājai. Un tad, jā, tā pakāpeniski viņi jāpieradina pie āras. Tie, kas saulīt mīl, tos pēc tam var saulītē nest, bet ir, kuriem nepatiks tā saulīt arī pieradināti. Līda, kas te nepatika laukā. Tur ļoti, ļoti pakāpeniski viņus vajag. Ir pat man naudas koks, es viņu pat nenesot saulē, viņi palika tādas tumši brūnas tās lapas. Nevis nodega, bet pigments tā kā izveidos, tādas lilīgi brūnas palika. Pat ēnā esot. Bet, ļoti, jā, tie telpaugi ļoti palēnām jāpierada gāras. Bet, viņiem patīk ārā, viņi tur saņemās un riktīgi augs, ja viņi lietutiņu dabū, viņiem tas ļoti patīk. Viņi saprasina. Bet atkal reku tādiem, naudas kokam līda kaste arī diezgan tāda sulīga, ka viņiem nav pa daudz tas mitrums. Tur atkal tāda otra galējība varbūt viņiem. Tādus, jā, tiešām ne tik daudz no saules, kā pat no lietas jāsargā. Dažādas nianses ir. Tā, tuvojamies, jā, 8:30 pamazām. Skatos jautājumu arī. Beiguši. Jā, sāk beigties, bet mēs būsim, kā plānots, arī varēsim beigt līdz 8:30. Tā kā es arī gribu pateikt lielu paldies tev, Aijam, man ļoti noderīgi. Viss bija daudz kas jauns, daudz kas zināms, bet jāsāk darīt vienkārši, kas ir jau mājās no augiem. Tā kā liels tev paldies. Jā, galvenais tik rakt. Ja kaut ko nezinu, googlē iekšā un paskatās, atrod informāciju un tad tiek skaidrībā. Var arī man rakstīt tajā Forest Prāna atrast mani. Tad kopīgiem spēkiem gan jau atradīsim pareizās atbildes. Tā, labi, paldies visiem. Jā, ok. Paldies, Aija, paldies visiem.